Baltic Mini Challenge. Tikai un vienīgi mini automašīnas un to pielūdzēji. Parādes brauciens sacīkstes sporta kompleksā 333 un nodarbis tiem, kas ieņēmuši krēslu blakus šoferim. Vairāk kā 60 ekipāžas no Latvijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Polijas un Krievijas. Viņiem kopīga viena lieta – mini automašīnas. Мини всегда мне нравилось. Это веселая машина. У нее свое настроение, своя аура. Это игрушка. Mini tā ir kā reliģija, kuru nemaina. Savu laiku, gadus 10 atpakaļ, mans draugs iedeva man izmēģināt izbraukt, un kopš tā brīža kļuvu par классического мини-фану, он сейчас у меня 4-й авто. Это машина, которая была давнишней мечтой. Почему, все спрашивают, ответить на этот вопрос не могу. Просто это моя машина, мы с ней одно целое. Tas viss sākās ar Rovanu Atkinsonu. Man un visai ģimenei mums ir, Rovans ir mīļākais komiķis, un kaut kā caur Mr. Bean mēs arī šo mašīnu iepazinām. I have a Mini, I have a monster truck, I have a Land Rover, and it's the very funny and very good car. Pirms 53 gadiem no konvejera noripoja pirmais britu kulta auto Mini modelis. Gadu gaitā šī marka ieguvusi lielu popularitāti daudzās pasaules valstīs, tostarp Latvijā. Kādam tas ir tikai pārvietošanās līdzeklis, bet citam dzīvesveids. Baltic Mini Challenge apvieno līdzīgi domājošos, tos, kuru dzīvē lielu lomu spēlē Mini. Мы придумали Baltic Mini Challenge 2 года назад. Мы первые его организовывали в Литве. Потом его перенял латвийский клуб, организовали в Латвии. И вот теперь 3-й раз уже Baltic Mini Challenge, опять же в Латвии, потому что в Литве поменяли закон и запретили делать такие мероприятия не членам спортивной федерации. Вот, и мы очень рады, что латвийский клуб перенял эту эстафету и сделал очень прекрасное мероприятие. Baltic Mini Challenge sacīkstes notiek ar ielas automašīnām. Protams, daži saimnieki savus mini ir uzķūnējuši un no malas var šķist, šis jau kārtīgs gonku vāģis, bet tādu nav daudz. Spēkratus iedala atbilstošās klasēs un tālāk jau dalībnieki cīnās par ātrāko apļa laiku. Lai arī vīriem ātrā braukšana trasē patīk vislabāk, šis pasākums tomēr ir kas vairāk. Tas, lai mēs kopā atkal visi sabrauktu, aprunātos. Tā nav tāda mērīšanās ar krāniņiem, bet tā ir vairāk tāda savas dzīves stila atrādīšana, savas dzīves stila parādīšana un arī kaut kādu sapņu piepildīšanu. Mēs braucam pa trasi, kur garām aizbrauc E-Mini, cik daudz ir elektroniskās mašīnas. Viena mums tāda arī, Andrim Damim pateicoties, ir. Tas tāds vairāk kopā būšanas process un ir diezgan patīkami to rīkot. 3 minimāņi, bet pārbaudīsim, vai viņi zina, kas ir kas. Valdis, Liene un Toms. Tad aiziet. Uzdevums pavisam vienkārši. Man ir 3 fotogrāfijas, kuras šodien es esmu uzfotografējusi, un jums būs jāpasaka, kādām mašīnām tas ir. Pavisam vienkārši, vai ne? Jāpasaka marka, mašīnas, mini marka. Es jau neteicu, ka tur būs tikai mini. Paldies, jā, es saprotu. Liene, bilde numur 1. No kuras automašīnas tas varētu būt? Mini? Pareizi. Varbūt tu zini arī modelīti? Nē, noteikti nē. Es pilnīgi saprotu, ka tas nav no Cabrio. Bilde numur 2. No kuras automašīnas varētu būt šī bilde? Kia. Modelīts varbūt zināms? Kas to aizina? Un kas ir šī pa mašīna? Spriežot pēc tā uzrakstu riteņa Mini. Bet varbūt tu pamanīji vēl kaut ko, kas īpaši šai mašīnai? Mini Cooper S. Mini Cooper skaļrunis. Kur tu griež skaļāku volumu. Pareizi. Bilde numur 2. Kia. Šitais te izskatās no Kia Sorento, ne? Nepareizs otrais variants. Jā, bet Kia dar, ieskaitīts. Tas ir melns, Mini. Izskatās, ka pamatīgas riepas. Mini sports, tas ir sports. Mini Cooper sports. Bilde numur 1. Šito es labi zinu, tas ir skaļuma regulators Mini. Šito es labi zinu, tas ir tas smukais Kia. Marku nezini. Vēl joprojām nezini. Tev bija laiks aizskriet pastīties. Es ar acīm meklēju un nesameklēju. Es tur aiz tās būdas esmu noslēpsi. Un šī mašīna? Mini Cooper S. Vecā modeļa diski, bet smuks bez gala.
Varbūt es pamanīju kaut ko īpašu šajā bildē. Riepas. Riepas baigi sportiskais. Tad es jums saku šī trešā bilde ar to mašīnu. Tas ir radio vadāmais mini bērnu. Šis ir no automašīnas Kia Proceed. Ātrumcilts ir tāda braukā. Tātad neskatieties redzējumu. Un šis ir, tā kā jūs teicāt, no Mini Cooper ar volumes grozītājs. Kāds zina, kāds vīrs mini mašīnu radījis cilvēks, kuram bijušas ne tikai rokas, bet arī smadzenes. Šādi spēki ir domāti ļaudīm, kuri zina, ko grib, un saprot, cik svarīgu lomu dzīvē spēlē dizains. Mini ļauj vaļu stilam un atjautībai. Mini – tas ir dzīvesveids.